šausmas, man tās ir šausmas, draņķīgi klausies glāba. Nu pastāst, kas notiek? Nu pats redzi, kas notiek. Barojam, redzi, kas tur dzīvo, jā? Skaisti, jā. Odu vairāk nekā cūks. Gribēju tev parunāt, kā reiz par šo problēmu. Jā. Jā, jo man arī redz kā reiz koži. Un lai nekoži, tas man atradis vienu tādu mantiņu, kas ir dotā brīdī diezgan efektīva. Un pastīsimies, kas notiek. Vai tas ir vai nav. Arī uz savas ādas pārbaudīsim. Jā? Labi. Es par šādu kaut ko dzirdēju. Pirmo reizi redzu. Jā. Es tad īsumā tev pastāstīšu. Tas ir Latvijā pilnīgi jauns produkts, kas ir apmēram 4 gadus Amerikā un Eiropā. Šis varētu būt jau 3. gads. Un lai cik nebūtu dīvaini, bet vecs sāks Ukrainas, viņš jau strādā. Kā bija mazāk, jā. Viņš tur plīvinās, protams. Jā, protams, ka kāds plīvināsies, bet ir variants tas, ka viņš ir 98% efektivitāte. Un šis efekts ir, nevis tāpēc, ka esmu tur rokā, bet viņš arī ir apmēram kaut kur 4x4 metru radiusā. Kopējā platībā, teorētiskā, kaut kā 10 kvadrātmetru. Brīvā no jebkāda. Tas nav tikai no knaušiem, no oļiem, no mušām, no dunduriem, kas vēlāk būs vispārējie, kas lido. Kur viņš tās gadījies? Ja paņemt rokās pastīties, es pastāstīšu, kā viņš uz kā principu strādā un kas ir tas visā pamatā. Visu ļoti vienkārši. Visā pamatā ir viens cilvēks, kas ir pēc profesijas botāniks, kas sadēļ uz mežā, džungļos, pētīdams augus, atklāja vienu krizantēmu, uz kuras nekad nelaižās virsū nekāda lidojoša insekta. Un viņam šī problēma interesēja, un viņš atklāja, ka šī krizantēma izdala to vielu, kur tu pasmažojot tagad jūti to smaržu, ja? Apmēram kaut kas ir tur viņš mazliet, ja? Kas atbaida jebkuru insektu. Nu, lūk, viņš to smaržu vienkārši paņēma, ekstrahēja un uztaisīja rūpniecisku ražojumu. Un tagad viņš viņu kā reiz izdomājis, kādā veidā mēs varam smaržināt sev riņķi apkārt. Ja? Nu, lūdzu, un līdz ar to mēs varam tagad dotā brīdī nodrošināt sev plus mīnus ciešams apstākļus. Tas nebūs toši sāk iedarboties. Ir tā, kad ir pirmkārtām efekts līdz labākais, ja mēs viņu liksim pēc iespējas zemāk, lai tie laiki nāk uz augstu. Ja? Un otrs tas, ka mums ir vajadzīgs kaut kāds mazs laiks, lai viņš aiziet par, tas piepildās par telpu, protams. Un ir tā, ka es pats personīgi pagājušajā gadā izmēģināju uz savas ādas. Un Latvijā es zinu, ka ir vēl vīri, kas ir man noticējuši un pamēģinājuši manī viņu iegādāties uz savas ādas arī. Tā kā šogad zvana prasa, vai ir, vai būs, un kur var dabūt. Tā kā arī atsauksmes tiešām ir labas. Ja? Un principā tas ir tā mantiņa, tas ir nav tikai medniekiem. Tas ir mājās, tu viņu var nolikt sev uz terases. Ja? Un tev bija kaut kāda varianta tāda, ko ir tādi dārza varianti un tāda. Ir arī tam terasam, teiksim, mājas varianti arī visā cita alternatīvā. Šis ir principā tās manā uztvērtā diezgan universāls. Tu viņu var ņemt gan uz meža, gan mājās sev uz terases nolikt, teiksim, vakarā pastādēt alu, iedzert vai gaļu pacert. Un ogot var iet, jā, var sievai iedot līdzi, arī suņus staidzināt, plus mīnus jebkur, jā. Jo vēl tāds mazs tāds pārliecinošs moments ir tas, ka šis te pretodu rīks, jā, viņš ir certificēts NATO, un viņš ir iekļauts kopš 2 gadu atpakaļ obligātajā Amerikas armijas cietajā uzturē. Es jau sapjos, ka ar to aizsargā Amerikas Savienoto valstu prezidentu Obamu vizīšu laikā. Arī, jā, jo tas nozīmē to, ka ir izdiets pilnīgi visas iespējamās pārbaudas un testi. Un tas nav tik vienkārši, lai to izdarīt. Ja? Viss, kas ir NATO standartā, tas ir diezgan citīgi tiek pārbaudīts. Un tie 98% efektivitāte ir tas, ko ir paziņojuši šis te ASV armijas laboratorija. Un kur mēs viņu varam dabūt? Freevolks.lv. Kā vienmēr. Kā vienmēr. Bet ne tikai, kā arī visos citos labākajos makšķernieku un mednieku veikalos. Tā kā zvaniet un prasiet, ja? Varbūt īsumā var pastāstīt, kas tad galu galā tur iekšā ir, kas lasīt ir vēderā, kas jāņem vērā darbinot šo aparātu, ja? Principā viss ir ļoti vienkārši. Lai aparāts darbotos, viņam nepieciešams ir dažas sastāvdaļas, kur pamatā ir tā, kad ir pats korpus, ja, pats aparāts, rīks.
kuram noņemam nost to te vāciņu, un kas ir rīkā iekšā. Rīkā iekšā ir gāzes baloniņš, kas tiek ievietots šeit, ieskrūvēts, un tālāk rīkā iekšā ir ievietota tāda zila plāksnīte, ja, kas atrodas organolipikona tādā folija maisiņā, viņa vienkārši neizžūst. Un viss pamatā notiek absolūti vienkārši reāli degšana. Tiek padota gāze ar šito lielo pogu, ja? Mēs palaidam gāzi, un ar šito mazo poziņu nospiežam startu divreiz. Un tad paskatāmies galā, te tās lodziņš ir, ja? Jā. Un ko tu redzi? Liesmīja. Jā, tas nozīmē, ka aparāts darbojās. Un viņš silda metāla plāksni, uz kuras atrodas uzlikt šī aktīvā plāksnīte. Savukārt viņi tiek sildīti, izgaro šī te viela, kas nepatīk mūsu maziem draudziņiem, un viņi lido projām. Un ir tā, ka šis te ar vienu tādu uzpildīšanu, ja, ir tā, ka viens gāzes baloniņš iet 12 stundas, tīrais laiks, un viena mazā plāksnīte ir 4 stundas. Komplekti visi sataisīti, ir maiņas komplekti, tas ir pēc tam, ko var nopirkt klāt, ir tā, ka ir paredzēts viens balons uz 3 plāksnītiem. Tā ir tā matemātika, ja. Bet neko nevar piemānīt, jo tu nevar ietaupīt vai tieši otrādi nav jēgas likt ātrāk, tad, kad tev nekož, tad nekas nav jāiztiek. Kad tev sāk kost, nu tad ir jāmaina, ja. Jautājums par to, vai 12 stundas ir daudz vai maz. Tad es varu pateikt no savas pieredzes, 12 stundas tas ir tīrais laiks. 3 vakari mežā, apmēram. Pat vairāk. Man ir, teiksim, skatoties 4, pat 5 vakari. Nu, ja kārtīgi jau pēc tam nodīrā un nosvin, tad, protams, arī mazāk. Kaut gan ir vēl, pēc idejas jau pēc pulkstens, pēc tumsā, ja odu vairāk nav. Odu ir reiz tagad, un odu ir līdz nu jā, tagad ir rīkīgais. Mēs esam atnākuši šī tajā laikā. Un viņam garšo, viņi mūs gaidīja. Ok, man liekas, vairāk vispār nav mums neviens, ne? Nu, lūk, un šis te pasākums, ko mums rod? Tas ir tāds rīka aksesuārs, kuru mēs vakar dabujām no muitas ārā, un es cienu mūsu ierēģņus, kur ne tikai pilda savu darbu, bet viņi arī pārmantojuši enzelīnu, iesāktās tradīcijas un latviskojuši dažādas, konkrēti šis te, uzmini, kā viņi sauc. Es viņu biju nosaucis pirms tam vienkārši muitot, jo tas nosauc par pretodi ierīces maciņu. Ja? Kā tu viņu nosauc? Nu kā, ir varianti, jā? Es viņu nosaucu par ibambas, bet droši vien, kad ir gudrāk cilvēki par mani. Vakardienas muitnieks Enzelīns pateica, ka tas nav maciņš, tā ir taktiskā tekstila maksts. Tā kā būsim zināt, jā. Būsim zināt, jā, tāda izskatās. Un īstenībā... Vēl ievadīsim aparātu taktiskajā tekstila makstī. Jā, tas notiek tā, ka tu viņu ievadās iekšā. Kā reiz konkrēti šis tēm... Nesanāk ievad pats. Redzīt, tur ir jābūt mazai pieredzē. Arī, kā vienmēr visam, jā. Tas notiek no priekšpuses parasti nevajag reizi caur aizmuguri lausties. Nu, labi. Tātad mēs viņu varam šeit smuki ielikt. Un kaut kā tā, man liekas, aiztais ciet. Un vienkārši ņemot vērā to, ka viņam pašam nav nekāda stiprinājuma, ja, tad šis te maks, tomēr, es atļaušos pateikt, viņš dod iespēju viņu piekabināt tev pašam klāt. Jo kā to dara armijas vīri, lai būtu rokas brīvas un nebūtu nekas jānes. Tieši tā, tas viss notiek, viņi apliek ap kāju vairāk uz sāni. Un plus vēl ir tas, ka tur ir tāds 2 mazas kabatiņas, bet parasti jau medniekiem kabats netrūkst, ja, kurās tu var ielikt iekšā rezervus. Viens tur ir šī pusē ir gāzes baloniņš, un šī pusē ir, es nezinu, skaties pārstāvs, Jack Daniels patīk vai Jägermeisters vai... Man nepatīk tik maz dilpu. Nu, tā kā ir opcija, ja. Nu, lūk, un tagad tev ir kustība brība. Otrs ir kas, ka tu viņu arī vari jebkurā vietā droši, teiksim, kaut vai tornī kriesiet, pakabināt vai... Un vēl kas ir arī pēc savas personīgās pieredzes, šitās skaņas vakara klusumā. Tā liekas, ka nav, bet viņas ir diezgan daudz, traucē, ja līdz ar to tu vienkārši klusiņā viņu var nolikt un paņemt. Un tas notiek šādi. Par ko redzēt? Jā, mazliet. Kamēr plāksnīte jauna, svaiga, mēs redzam, ka mazliet nāk. Operātors samulsnieks, kāpēc cenšas pietuvoties, jā, jo.
Jo, nu, es domāju, vairāk mums vispār nav šeit otra problēma, pareizi? Nē, šeit nav. Šeit vispār kaut pabiedējuši tur. Nu, tā kā. Bet nav jēgas likt augstā, jāliek uz zemā. Jo tev tie tvaiki nāk uz augšu. Nu, tev piestāv, jā. Man piestāv. Starp citu, ir priekš medniekiem īpaši viens tāds jaunums, kas ir tikai pagājušajā gadā Amerikas tirgū palaists. Un, godīgi sakot, man izdevās ar diezgan lielām pūlēm viņu dabūt priekš mūsu tirgus, jo rūpnīca nespēja saražot šīs te mājas plāksnītes ar humusa, jeb, teiksim, tādu sūņu smaržu. Ja? Ko tas dod? Visi teiks, kārtīgs visi teiks, jāsēž, lai kož, nedod dies, neko nesmērēšu, lai nesavož. Pareizi, ja? Tad jaunie kārtīgie vīri izdomāja tā, ka var salikt divus vienā. Ir šajās te plāksnītēs, ja? Ir apvienots gan tas, kad aizbāja projām odus, traušus, kurzemē, ja? Visus pārējos, kas lido, un pie viena izdala šo te humusu smaržu. Nu šodien visu ērt sent much. Jā, tas nozīmē to, ka mēs pie viena uztaisam sev smaržas vairogu. Tirgu ir, mums pašiem ir arī Freewolfā saucamie smaržas bloķētāji, ja? Tu sākumu bloķēni, tad bija humus, tad tu sev slīdzina pāri, un it kā tu smaržo pēc svaigas zemes vai pēc cēluma. Tā kā šeit ir tas apvienos divi vienā, tas ir gan, ja? Respektīvi, sentēva metode ar zirga sūdiem tiek atceltas pilnībā. Nu, tā ir jauna, labāks variants, viņš vienkāršāks, nevajag tā lieta. Bet cik tagad zirgu dabūt, es nevaru. Nu kā, pa ceļam bija viens. Jā, tas ir vienīgais. Nu jā, skaidrs. Tā kā tā. Paldies un izmēģināsim viņu. Katrā ziņā, es to pateikšu, šobrīd var jūs, ka patiešām darbojas. Jā.